Es šis ir ne tikai mikrofons, bet arī skaļums. Vakar es esmu Danata Grīnfelda no Muzeja un pētniecības centra Latviešu pasaulē. Es šodien būšu sarunas vadītāja, un pirms es stādu priekšā mūsu sarunas dalībnieks, pateikšu, kāpēc recording in progress, tāpēc, ka mēs ierakstam šo sarunu. Viņa netiek translēta tiešrādē, mēs ierakstam vienkārši, jo šī būs vērtīga informācija, mums negribās to pazaudēt, un lai viņi izskanētu tikai mūsu ausīm, varbūt viņi noderēs arī citiem. Un šodien mēs esam uzaicinājuši sarunai biedrību Mans tautas tērps, kuras es teikšu vadītāju, bet es īstenībā nezinu, kāda ir struktūra. Viena no dibinātājām katrā ziņā Ilze ir šeit centrā. Un es nestāstīšu par biedrību, jo noteikti viņu darbi, un jūs noteikti esat pamanījuši viņus, tomēr viņu darbi runā skaļāk nekā es to varētu izstāstīt, bet tas, kas vieno visus trīs sarunas dalībnieks, ir tas, ka visi šie trīs stāsti ir biedrības gan mājaslapā, gan varbūt arī vēl kaut kur citur publicēti. Un tad, lai stādītu sākumā īsi priekšā, pa kreisi no manis ir Aija Ebdene, kura ir dzimusi Latvijā, izaugusi bēgļu nometnēs, dzīvojusi Vācijā, un arī tēvs tad ir Vācijas laikā gādās, bet tagad viņa dzīvo Latvijā. Un otra mūsu sarunas dalībniece ir Daiga, Data, kur savukārt ir dzimusi Latvijā, bet tagad dzīvo ārzemēs Beļģijā. Un viņa ir gatavojusi, es tagad nevaru pateikt, cik neskaitāms tautas darbs, jo viņa palīdz. Dažādas tautas tērpu daļas. Tā kā mums ir cilvēki ar ļoti, ļoti atšķirīgām pieredzēm, kuras vieno tautas tērps. Un mērķis šai sarunai ir noskaidrot, ko tautas tērps jums nozīmē, bet sākumā es gribētu, lai katra no jums pasaka, kā jūsu attiecības ar tautas tērpu sākās. Un varbūt Ilze varētu pirmā. Manas personīgās attiecības? Manas personīgās attiecības ar tautas tērpu sākās dziedot korī. Tas bija sākot no 1974. gada. Bet manu personīgo tautas tērpu stāsts sākās 1988. gadā, kad mums korī tika šūti jauni brunči, bet krekli bija jāvēl tie paši vecie uz atmodas laika dziesmu svētkiem. Taču šie krekli bija tādi, kad mēs vienkārši viņus negribējām vilkt. Viņi bija ļoti, ļoti veci, seni, briesmīgi, dzelteni un vienkārši. Tad bija tā, kad mūsu Jelgavas kora Zemgala meitenes izdomāja, ka šujam sev kreklus. Un tajā laikā mums bija ļoti, ļoti liela iespēja, ļoti tāda jauka iespēja darboties kopā ar Madrīti, ar Ilgu Madri, kura tolaik vadīja Tautas lietišķās mākslas studiju Jāgspoli Jelgavā. Un tad mēs, lielākā daļa no kora, sadarbojoties ar Madrīti, mācoties, šujot, izšujot, visas sev darinājām zemgalas kreklus ar dubulto izvilkumu gan piedurknēs, gan kreklos. Jā, kaut ko ļoti līdzīgu. Lūk, dažas vēl to kreklu pabeidza darināt pēdējā naktī pirms dziesmu svētku gājiena, skolā sēžot uz grīdas, un tas viss bija tāds ļoti, ļoti iedvesmojošs. Un tad pēc gada es tiku pie zemgales brunčiem, kurus man Madrīte noauda tādus, kādus es vēlējos, ar tādām krāsām. Tas bija mans pirmais tautas tērps. Otrais tautas tērps tapa 2018. gadā, kad es sapratu, ka man gribās arī arheoloģisko tērpu, un šis arheoloģiskais tērps ir lībiešu arheoloģiskais tērps. Kāpēc? Tāpēc, ka manas saknes no mammas puses sākas Mazirbē lībiešu krastā, kur 1881. gadā bija mazirbas lībieta Katrīna, kur apprecējās ar avariešu franču kuģa matrožu dēlu, un tā tas viss sākās, tas stāsts. Un tāpēc šie lībieši ir manī kaut kur dziļi iekšā. Un tā ar daudzu ļoti, ļoti, ļoti jauku meistaru palīdzību tapa mans pirmais lībiešu tērps, tas bija arheoloģiskais. Un šī rota bija pati pirmā, kas tapa šim tērpam. Principā tā bija pati pirmā, ar to sākās šis tērps. Un tad pēc gada es izdomāju, ka man vajag arī lībiešu etnogrāfisko tērpu. Un tas arī tā ļoti, ļoti ātri atnāca, un tas atnāca arī ļoti interesanti. Es gribēju tieši Mazirbas brunčus. Izbraukāju visādas muzejus, krājumus, skatījos, meklēju, grāmatās nav. Ir Dundaga, ir vēl tur visādi, bet Mazirba nav. Tajā reizē es braucu uz Dundagu
aprunāties ar Dundagas pils saimnieci par mūsu biedrības nometni, kura tajā vasarā tika rīkot Dundagas pilī. Un kaut kā pavisam nejauši mēs sarunā par šiem tautastērpiem un visu, es atcerējos tādu momentu, ka 1976. gadā mēs ar koru bijām nometnē, Mazirbē, kora nometnē, un mēs tajā reizē braucām ciemos pie lībietes Katrīnas Krasonas, pie Kačas. Un es toreiz vēl biju bērns, bet tajā laikā, kad biju tajā Dundagas pilī, es atcerējos, ka Katrīna mums stāstīja par savu tautastērpu, par saviem lībiešu saknēm, dziedāja lībiešu dziesmas, un tas viss iespiedies bija atmiņā. Un kaut kā nejauši satika Ilzi Kriķīti tajā Dundagas pilī, un Ilzi saka, viņa saka, zini, bet pie manis ir kačas brunči. Es viņu saņēmu mantojumā. Nu, tas viss, protams, kā jau es vienmēr esmu teikusi, nekas nekad nenotiek tapt vien. Viss notiek tajā brīdī, kad tam ir jānotiek. Nu, lūk, un tad Ilze man iedeva šos kačas 100-gadīgos brunčus. Es viņus aizvedu uz Jelgavu pie ļoti jauks saldējs Aijas Malkalns, un Aija mums abām ar Ilzi uzauda precīzi šo brunču kopiju un precīzi atdarinājumu. Nu, tā kā man ir kačas brunči Mazirbas, un tāpēc es šo savu Mazirbas tērpu, lībiešu tērpu sauc kā Mazirbas tērps. Kaut gan citur viņš nekur tā vairāk arī nefigurē, bet tas ir mans Mazirbas tērps. Kurš ir tikai 2 eksemplāros? Brunči ir 2 eksemplāros. Nu, trešie ir kačas brunči, kur ir vēsturiskie. Es nezinu, cik tālu Ilze ir tikus, man šis tērps ir praktiski nokomplektēts, un es ar viņu šogad arī piedalījos tautastērpu skatē Mēnesnīcā. Tā kā, jā. Fantastiski, un ir ļoti skaistas bildes arī. Jā, nu šis tērps tiešām man ir ļoti mīļš. Nu, brīnišķīgi, paldies. Jā. Tagad iepazīšanās. Turpinot iepazīšanos, Aija, kāda sākās jūsu attiecības ar tautastērpu? Vai es tagad stāstu visu savu stāstu? Nē, sākumā tikai pašu sākumiņu. Es domāju, bēgļu nometnēs, apmeklējot latviešu skoliņas, jau latviešu bērndārs, varbūt mazāk, bet skoliņas, es esmu apmeklējusi tikai latviešu skoliņas, bēgļu nometnēs, 4, pavadīju 15 gadus, un tur bija kaut kas no tā, kas varbūt šeit citā izpildījumā ir redzams, kā mēģināja pēc kara sievietes mātes saviem bērniem uzšūt kaut ko līdzīgi latviešu tautastērpiem, jo latviešu bērndārzos un skoliņās, manā gadījumā, uzstājamies ar tūdeliņu, tāgadiņu un mēģināja pielāgot apģērbu, kas atgādinātu kaut ko no dzimtenes. Vai jums bija savs tautastērps? Man nebija, mana tautastērpa sākumu es izstāstīšu tūlītās, bet mans tautastērps man tapa 70. gadu vidū. Man pašai nebija pirms tam, manai mātei nebija tāda apstākļa, ka viņa būtu varējusi man sagādāt tautastērpu, kaut arī viņa pati bija laba šuvēja, no nekā pašu uzšuva uz skaistu vasaras kleitiņu, no lietotā materiāla, ja kaut kāda lieta, kas nu bija. Bet man nebija tautastērpa līdz. Šis ir mans pirmais personīgais. Es esmu varbūt tiešām varējusi uzvilkt kāda cita tādā sarīkojumā, bet man nebija. To stāstu mēs pēc mirklīs dzirdēsim. Es vēl sākumā tad Dacei palūkšu pastāstīt, kā jūsu attiecības ar tautastērpu sākās. Nu, arī mūsu ģimenē tautastērps nebija saglabājies, jo, kara gadi arī Jelgavai gāja pāri diezgan nopietni. Mēs esam no Jelgavas, no mammas puses un no tēta puses. Un, tikai tik, ka stāsts bija tāds, ka tad, kad manas mammas māsai vecākai bija izlaidums skolā, bija tautastērpos, un tad mana vecā mamma raudāja, jo būdama šuvēja, nespēja sagādāt, bet tas tērps bija jāaizņemas. Tā kā tā doma par to tērpu jau kaut kur tur uz mākoņu maliņas sēdēja. Man jau tā izglītība tāda, kas it kā būtu ļāvusi jau diezgan agri, jo es esmu beigusi Latvijas universitātes skolotājus, kas ir mājturības, zīmēšanas un rasēšanas skolotājs, un man labākā draudzenes, kā savu diplomu darbu taisīja tukuma lībiešu tērpu. Viņas doma bija tāda, ka parādīt, ka to varētu kā pulciņu formā mammas un meitas kopā taisīt tautastērpu.
Tā kā atkal jau tas tautas tērps tā tuvāk pienāca. Bet, kurpe nespiež, un kamēr kurpe nespiež, cilvēks jau ir no dabas slinks. Un tad mēs pārcēlāmies uz Beļģiju, un Beļģija ir ļoti īpaša vieta ar to, ka tur latviešu kultūras aktivitātes notiek ļoti cītīgi, tur ir gan koris latviešu, pat 2 visu laiku ar izmaiņām. Ir latviešu teātris, ir latviešu deju kopa, jau ir atjaunojusies, bija un atkal ir bērnu deju kopa, ir skoliņa. Tad izrādījās, ka manas meitas labprāt dzied korī un nāca dziesmu svētki, un vajadzēja tērpus. Jo, kā zināms, ja Latvijā kolektīviem ir tērpi, tad Beļģijā katrs gādā savu. Tad paldies tautas daļmatu meistarei Ausmai Spalviņai, kura mums līdzēja ar bruņķaudumu. Bija skaidrs, ka krekls es uzšuju pati, jostas mums arī sagādāja, pie tam katrai bija citādāka. Vainags vienai meitai bija mans, kas bija pirkts jau cik gadus atpakaļ ar tālu domu par tautas tērpu Brīvdabas muzejā. Tagad esot grūti šādus vainagus atrast. Otrai meitai pasūtījām un sagādājām tērvetes vainagu ar pērlītēm izšūto. Tā tas pirmais, ja jau meitām gādā, ko tad es palikšu bez bruņčiem? Ja šuj meitām, tā tad šujam visām 3. Tā mēs visas 3 tikām gan pie bruņčiem. Tiesa, mēs ar lielo meitu sapņojām par vieniem citiem zemgales bruņčiem, bet tas mums vēl stāv projektā. Un, šie ir tie bruņči, kas mums tad arī tika zemgales saulīšu bruņči. Vestes arī jau vairākos piegājienos tā arī pašas sašuvām. Tāds bija pirmais cepiens, jā. Kreklam tālāk neesmu tikusi, es šūs daudz un dikti, bet tālāk, kamēr ir šis, viss kārtībā, dzīvojam uz priekšu. Līdz izšūmiem es saku kaut kā, drusciņ par īsu. Paldies! Es tagad tādā drusku chronoloģiskā secībā pietāpīšu jautājumus par pašu biedrību vēlākam laikam, jo tas būs tā kā sēnes cepura visam virsū. Bet es varētu chronoloģiskā secībā tagad lūgt pastāstīt par to brīdi, kad jūs tikāt pie tā sava tērpa un parādīt viņu arī, jo tagad gan mēs varētu detaļās paskatīties. Es piecelšos un man ir pāris piezīmes, pāris skaitļi. Pirmsākums, kā es minēju, pirmsākumi 70. gadi, un es dzīvoju Minsterē, bēgļu nometnē. Bijām atstājuši. 15 gadi bija pavadīti, dzīvojām sociālā dzīvoklītī Minsterē. Un mana māte, mana ģimene bija Latvijā atstājusi 1944. gadā. Rudenī mēs 7 cilvēki ar vezumu un zirgu un govi uz Liepāju no Krustpils apkaimes. Esam tur dzimusi. 7 cilvēki, es biju vecākā meitenīte, man bija 2 mazākas māsiņas. Mēs nonācām pēc mēneša Liepājā, no Liepājas ar vācu smagi ievainoto karavīru kuģi, kas izveda smagi ievainotos karavīrus no Kurzemes katla. Šie kuģi ņēma līdzi arī bēgļus un paņēma arī mūsu 7 cilvēkus. Mēs nebijām noteikti vienīgie. Tā mēs nonācām toreizējā Vācijā, tā tagadējā Polijā, un ar to mums sākās bēgļu gaitas Vācijā, kur pagāja daudz gadi. Mēs bijām 7, kā es minēju, pāris gadus vēlāk bijām no 7 vairs tikai palikuši 3. Māte, mana vidējā māsa Valda, kas dzīvo Amerikā, un es. Man bija 3,5 gadiņi, kad es nonācu Vācijā. Pārējie nomira tīfs, vecā mātei dzeltenā kaita, un apstākļi Vācijā bija briesmīgi, toreiz salīdzinot ar šīs dienas dzīvi. Kā nekā, bet paldies Dievam, ka tā dzīve attīstījās tāda, ka mēs vienmēr bijām kaut kur latviešu tūmā. Bēgļu nometnēs bija latvieši, un bēgļu nometni bija ļoti daudz, to te noteikti apstiprinās tie, kas to
varbūt paši ir piedzīvojuši. Es vispirms pateikšu teikumu, ko Vācijā es esmu tā varbūt iegaumējusi, lai mazliet mazinātu negatīvu kritiku par to, kas varētu būt šeit nepareizs, jeb nepareizi uzvilkts, jeb nepareizi sasiets, jeb nav pietiekoši labi pielietots. Vāciešiem ir tāds teiciens vēju izņemt no zēģelēm. Izņemt vēju no zēģelēm un tad var sākt varbūt tās, pieminēt to, kas nav. Jo es esmu saņēmusi kritiku par to, ka man nav bijuši tad un tad, tur un tur pareizās kurpes un tas, ka man micīte nav galvā, jo jābūt sievām micītei, jābūt. Bet mana micīte, diemžēl, nepatīk. Un tas zīdu lakatiņš slīd nost. Viņu noteikti var piešūt. Es tagad, tas būs nākošais projekts, kaut kur sameklēšu smalka lina lakatiņu. Tad man būs lakatiņš un nevis micīte. Bet par tautstēpu. Es sākšu varbūt tās vislabāk ar kurpēm no apakšas. Kurpes, tas ir vienkāršākais, un tas varbūt arī tas jaunākais, kas man būtu. Kurpes nopirkt Krišjāna Barona ielā, pretī Krišjāna Barona centram. Es nezinu, vai vēl tagad ir kurpveikals. Tur pārdeva kaut ko līdzīgu latviešu kurpnieku gatavotām tautiskām kurpēm, kādas es biju redzējusi mūsu prezidentei kādreiz. Bet, šīs nav mājās gatavotas, tās ir no veikala. Tās es nopirku tur. Zeķes arī apmēram tikpat jaunas, es teiktu, varbūt 10 gadus vecas. Meklēju zeķes, viena sieviete, ko jūs varbūt esat iepazinuši Latvijā, kā pastalu meistari, Agritu Krieviņu Siliņu, tā 3x3 nometņu sakaros pazina sievieti, kas ada ar mašīnu zeķes. Vidējos gados sieviete uzadīja par 15, man liekas, eiro, atnes man uz okupācijas muzeju. Tas ir tie jaunākie ieguvumi. Pāris gadus vecie tomēr. Pēc sākums tautstēpam bija brunči 70. gadu vidū. Manai mātei bija 2 brāļi, 2 māsas, kuras bija palikušas Latvijā kara laikā, kā jau ģimenes izšķīra un ne jau visi varēja nonākt rietumos. Un māsa rakstīja mums uz Vāciju, uz bēgļu nometnēm. Cītīgi rakstīja. Viņa bija dzimusi 1903. gadā, man māte 5 gadus vecāka, jaunāka. Un māsa Alma Gartenbauma no Jēkabpils rakstīja cītīgi un bija iespēja viņai kaut ko atsūtīt no rietumiem. Bet tas bija ļoti stingri reglamentēts, ko drīkst likt padomu laikos, dziļos padomu laikos, ko drīkst likt tanīs paciņās. Tas Maskavā laikam bija noteikts, un gramu tik to, tādu audumu, tādu ne. Un šī mammas māsa lūdza, lai atsūtot kaut kā pliša audumu. Tas ir kaut kas līdzīgs samtam, bet mīkstāks un spīdīgāks. Mammas māsai Jēkabpilī, laukos, noteikti to pašai nevajadzēja. Es pieņemu, ka tas bija varbūt tās domāts kādai priekšniecei, kaut kam, lietā, pārdošanai, lietā. Kaut kad šī sakarā pienāca šis audums. Un tas ir sākums manam tautstēpam. Ne tās kurpes, ne tās zeķes. Tas bija 70. gadu vidū. Māte man vēl bija dzīva, viņa nomira daudz gadus vēlāk. Un māte ļoti labi mācēja šūt, bēgļu nometnē citiem lāpīja un salaboja, kas bija nepieciešams. Māca šo man to svērkus. Tas bija pirmsākums. Man īstenībā būtu vajadzējis, kā tanī apkārtnē dzimušai, man būtu vajadzējis Krustpils tautstēps. Bet Krustpils tautstēps jau ir diezgan, gandrīz, es negribu teikt, neiespējami iegūstams sakarā to villaini. Rietumos mums visi teica, Krustpils tautstēps.
kurš tev izšūs to villaini. Bet bija sievietes, kas izšū. Bet mums pienāca kā debesu dāvana šis audums. Un tā es paliku pie tautstēva un biju laimīga, ka man bija pirmsākums. Neradās tas viss uzreiz, pagāja vairāk gadi. Vajadzēja, brunči bija, bet vislielākais darbs jau ir jāiegulda kraklā, baltā darbā. Minsteras Latviešu ģimnāzijā mums meitenēm bija, es nobeidzu Minsteras Latviešu ģimnāziju pirms 63 gadiem, mums bija latviešu rokdarbi. Tur šo un to iemācījāmies. Marijanas Auliciemas tante, mātes māsa, Alma Alužāna, mums bija rokdarbu skolotāji. Vienkāršu balto darbu mācētu izšūt, bet kā nekā tas nav tik vienkārši. Mēs zinājām, kur mums ir trimdā cilvēki, kas spēj un var, un arī par mazu atlīdzību, bet to darbu nekad, man liekas, lielākā daļa nevarēja samaksāt, kad bija cilvēki, kas uzņēmās, kaut ko darīt lietas labā. Un man tāda bija Berta Slavinska, Dienvidvācijā, Bavārijā. Viņa bija dzimusi 1912. gadā, nomira 99. gadā, bija dzimusi Sēlijā. Viena pati bija nonākusi, kā jaunas sievietes, pieņem varbūt piespiedu darbos, bija nonākusi Vācijā 44. gadā, Dresdenē, pilsētu, kur taču gandrīz vai iznīcināja, tur viņa bija strādājusi fabrikā, un viņai ģimenes nebija līdz, brālis viņai bija palicis Latvijā, un viņa 45. gadā, paldies Dievam, no Dresdenes apkaimes, ko saucām pa Austrumvāciju, bija nonākusi Rietumvācijā, bēgļu nometnēs, kur bija simtiem bēgļu nometnes. Viena pati. Viņa pievienojās, sadraudzējās ar vienu ģimeni, viņas pilsētiņā, kurā viņa dzīvoja, Ingolštatē. Tā bija tāda Berklau ģimene ar 5 bērniem. Berta Slavinska pati bija pārdzīvojusi kaulu tuberkulozi un visu mūžu bija kliba. Viņa bija invalīda. Bet strādāja pilna laika darbu fabrikā un sestdienās, svētdienās un vakaros latviešu rokdarbs. Latviešu. Rokdarbs, jā. Viss savākot kopā. Un šī ģimene, Berklau ģimene, var būt ļoti pateicīga Bertai Slavinskai, ka no viņu 5 bērniem visi kļuva, palika latvieši. Berta Slavinska ņēma tos bērniņus līdz uz latviešu sarīkojumiem, tanī Vācijas daļā, paņēma līdz pat uz Angliju, uz dziesmu svētkiem, samaksāja viņiem autobusu braucienus. Tie bērni iepazinās ar citiem Minsteras latviešu ģimnazistiem autobusu braucienos uz kaut kādiem kulturāliem sarīkojumiem un gribēja nonākt arī paši Minsteras latviešu ģimnāzijā nonāca. Šī sieviete, šī invalīda, viņiem palīdzēja sekt, ģimenei 5 bērni, sekt internāta izmaksas. Tās nebija milzīgas, bet toreiz fabrikā strādājot arī Berklau vecākiem, tas nebija tik vienkārši. Viņa praktiski Berta Slavinska izaudzināja līdz šīs ģimenes bērnus, un tie visi ir vēl šodien latvieši. Atrakstījuši man ir labas ziņas par savu daļēju krustmāti, un kur viņi saukuši visu mūžu par Kukī. Tas būs kā piemineklis viņai. Tas tieši tā, es viņām tiem bērniem, viena meitene dzīvo, tagad arī pati jau varbūt vecmāmiņa dzīvo Vankūverā, viena dzīvo vēl vientanī pašā Ingolštatē, un viens ir Andris Berklavs, ir Beļģijā, bija draudzes priekšnieks Lutrāņu draudzē. Jā, tā kā 3 ļoti pazīstami, un 2, kaut kur viņi ir, bet latvieši viņi palikuši. Pateicoties šā vecai sievietē, mums toreiz likās, ka viņi veci, ja. Noteikti nebija, tagad mēs to vietu skatītu savādāk. Viņa man izšuva šo kreklu, viņa noauda šo celaini, pagatavoja, tā ir īsta vilna, man ir vēl viena papildus vilnaina no padomu laika šeit, kas nav tādā kvalitātē,
bet šis ir mans lepnums, un viņa noauda šo jostu. Un viņa Stelles, kā tā vecākā, krustmeita no Vankūveras raksta, Stelles Kukijai esot bijušas virtuvē starp 2 krēsliem, diegi savilkti starp 2 virtuves krēsliem. Jā, īstas Stelles viņai nevarēja būt, fabrikas strādniece. Un, ka viņa aizgāja mūžībā 99. gadā, viņa bija vēlējusies, lai viņas pelnus izskaisa anonīmi, tas Vācijā ir iespējams, vienā kaimiņu pilsētā, lai nevienam nesot jālauz galvu par viņu, kā viņas kapvietu kopt. Viņa brauc arī, ja viņa bija iespēja, kāds paņēma viņu līdzi, ja vilcienu atbrauca no Ingolštāts uz Minsteru, tas ir gandrīz vai dienas brauciens tanī laikā. Viņa Minsterē uzturējās, paliek arī pie manā dzīvoklītī, mācīja Minsterē latviešu meitenēm aušanu, šūšanu. Vienkārši pavadīja laiku tā, kaut cik lietderīgi un iedzīgi. Viņa bija arī savā Vācijas pilsētā latviešu draudzē bija draudzes priekšniece. Tā kā daudz labu lietu viņa ir atstājusi aiz sevis. Un, jā, labi, ka viņa jau pieminēta. Dāja, jums gan gradzeni. Es vēl par otru lietām gribēju. Jā, drīkstiet. Īstenībā man vajadzētu arī šeit citu saktiņu, bet tā man ir Minsterē. Es neesmu Minsterē pilnīgi atstājusi, man tur ir pāris lietas, jā, un tur ir īstāk. Tā ir drusku savādāka nekā šī. Šis ir gredzens, to gatavojusi Lilita Spure, Čikāgā. Lilita Spure ir Rotkale, pat tās bija ziņas, ka viņa ir Garezerā, vasaras skolā mācījusi, un arī 3x3 nometnē, ko viņa ir darījusi ļoti bieži. Viņa arī Latvijā ir bijusi vasaras nometnēs. Un pirms 4 gadiem, jā, to viņa pagatavoja. Cik tas īsti etniski pareizi ir, es nezinu. Mēs nevaram. Patīk. Mēs neesam daudz. Labi, es esmu tos savus lepnumus esmu pieminējusi Bērtu Slavinsku. Arī ar asaru, par ko es viņai arī pateicīga. Nieburs. Tas mans otrais. Latvijas labumi man gājuši ļoti labumā. Un šis man ir otrais. Pirmo uzto māte vēl dzīva būdam Vācijā. Bet to es nodevu Krišāna Barona ielā bija Doras veikals, tāds veikals, kas pārdeva latviskus izstrādājumus un dzijas un linus. Nezinu, kas viņam notika pirms kādiem 8 gadiem, tā veikala vispār vairs nav. Es aiznesu savu iepriekšējo nieburiņu, tas bija šādā krāsā, tāpēc Bērta Slavinska kukī man izšuva lakatiņu, jeb nopirka lakatiņu tādā krāsā. Kā nekā mans pirmais nieburs palika Doras veikalā. Viņi man par to kaut kādu kompensāciju iedeva un uzšuva šo nav slikts ar ļoti skaistām. Kā jūs teikt? Jā, bet man arī jāskatās, vai man ir kaut kādā veidā jāatsakās no Latvijas gardumiem, maizes un skābā krējuma. Jā, jāgādā būs trešais. Tas ir par nieburu, tas vienkāršākais. Rezervas krekls. Man ir arī vēl viens rezervas krekls, ko es varu ļoti lepoties. Arī tam ir savs stāsts. Ļoti skaisti izstrādāts baltais darbs. Tas arī Doras veikalā. Krekls tapa Doras veikalā. Bet šie baltie darbi, tie ir labas paziņas, Vācijā dzīvojošs un mūžībā aizgājuši Rasmus Erkentrups, dzimusi Kārkliņas darbi. Viņa Rasmu Kārkliņa. Man liekas, ir cilvēki, kas viņu satikuši. Rasmu Kārkliņa bija dzimusi 1932. gadā Latvijā. Vācijā aizgāja mūžībā 2013. gadā ar vēzi. Ļoti nejauki un pēkšņi. Arī sakarājās pirmo reizi
biju pie cilvēka, kas ievietots ir paliatīvā aprūpē, hospicā, kā tagad šeit arī sāk runāt par tādām iekārtēm. Un tas bija arī man tāds, varētu teikt, ja jau tev jāaiziet, tad tā ir tā vieta, ja tev neviena cita nav, kas tev arī aprūpēt no rīta līdz vakaram. Viņa aizgāja mūžībā, bet viņa atstāja daudz ko, kas mums glabājās grāmatplauktā. Viņas tēvs bija ļoti pazīstams latviešu rakstnieks trimdā, Valdemārs Kākliņš. Arī tulkotājs. Kara laikā tās ģimenes tika izšķirtas. Viņa palika māte un pusmāte šeit Latvijā, un viņš nonāca caur Vāciju, vēlāk Amerikā, Oregonā. Viņš kļuva arī, tur nevarētu teikt, ka viņš kļuva amerikāņu sabiedrībā pazīstams rakstnieks vairāk latviešiem. Viņš ir tas, kas tulkoja latviešu valodā vējiem līdz no angļu valodas. Viņš esot Rasma, viņa meita Minsterē, man teica, tēvs esot runājis 6 valodas, un tas pirms kara, pirms 2. pasaules kara. Viņš rakstīja latviešu presē trimdā. Viņam ir tulkojumi, viņam ir grāmatas, viņa paša grāmatas, Vientulības kalns ir slavens romāns, mūsu skolā Latviešu ģimnāzijā lika lasīt brīvā laikā viņa grāmatas. Viena viņa grāmata, kuru es mantoju no meitas, pie Laika upes, es neesmu izlasījusi, es viņu paņēmu no Minsteres līdzi, jo vieglāka. Viņš ir rakstījis savai meitai, mīļai Rasmiņai, ar sveicienu tētis Salemā, Oregonā 56. gadā. Viņš tur bija, un viņa bija Latvijā. Es nezinu īsti, viņa nekad neizstāstīja, kā viņa nonāca Vācijā, īstenībā dziļos padomu laikos. Es domāju, viens vācietis viņu izprecēja, jo viņas vīrs bija vācietis, ar ko viņa bija šķirusies. Viņai 2 bērni, 2 dēli. Tie drusku, diemžēl, pārvācojušies. Bet Valdemāra Kākliņa grāmatas, praktiski Rasmus Sērkantrups tēva grāmatas ar tēva ierakstu Amerikā. Tēva ieraksts Amerikā, un viņa dzīvoja šeit, Latvijā. Viņa pēc viņas aiziešanas mūžībā, viņas pusmāsa man atveda veselu plauktu. Ar oriģinālu ierakstiem. Vienu dienu tām būs jānonāk mūsu, varbūt, literatūras un muzikas. Jā, un viņas dzīves stāsts, ko neviens varbūt tā īsti tanīs laikos nevarēja varbūt atšifrēt, ir viņas dzīves stāsts padomu laikos pēc kara Daugavā iet ledus. Viņas tēvs zem pseidonīma Silvija Ābele uzrakstīja viņa, pārvērta viņas piezīmes, pārvērta romānā Daugavā iet ledus. Ļoti ieteicams izlasīt, kā tas bija 50. gadu beigās dzīvot šeit. Kā mēs no tērpiem esam pilnīgi citā nozarē. To es tieši prātu izvēlējos, jā, lai arī atgādinātu par tiem cilvēkiem un tām ģimenēm, kas aiz tā. Jā, es tieši to gribēju teikt, ka tautstērps nav tikai tērps, tās nav tikai drēbes, ko valk mugurā, jo viņš stāsta par cilvēkiem, par likteņiem, par valstī, par to, kas ar mums visiem kopā notiek. Vai jūs vēl kādu detaļu komentēsiet? Jo citādāk es gribētu pievērsties tai biedrībai, kur tieši vārds. Jā, es esmu aizrunājusies. Es pateikšu pavisam īsi, kur es esmu veltījuši šo tautstērpu, jo tas jau tādi bija tā doma, ja, kur mēs ārzemēs ar viņiem esam varējuši parādīt, ka mēs esam latvietis, ja mēs reprezentējam Latviju. Tas ir bijis iespējams. Man Minsterē noteikti vairāk kārtīgi vislabākā un izcilākā reize bija 1984. gadā, tad mūsu jumta organizācija, Pasaules Brīvo Latviešu apvienība, rīkoja dziesmu svētkus 1984. gadā Minsterē. Atbrauc no visas pasaules 4500 latviešu. Mēs pat nezinājām, ka Hongkongā dzīvo latvieši toreiz. Mēs nezinājām, bet viņi ieradās, viņi tur bija. Visi, kam bija tautstērpi, vienalga, kurā pasaules malā viņi dzīvoja, ieradās tautstērpos. Doma laukumā, liels laukums.
milzīga demonstrācija par brīvības atgūšanu Baltijas valstīm. 4500 un gandrīz visas sievietes tautas tērpos. Visi pēc tās lielās demonstrācijas iegāja domā uz dievkalpojumu 2-3 stundu garumā. Tas bija, varbūt tā bija tāda ļoti, ļoti koncentrēta reize, ja, kad varēja tautas tērpos parādīties. Bet es esmu gājusi tautas tērpā uz pieņemšanām, es esmu gājusi uz inaugurācijām šeit. Un varbūt viena no skaistākām reizēm bija mans vīrs Valters Nolendovs saņēma Vācijas valsts augstāko apbalvojumu šeit no Vācijas vēstnieka 2017. gadā, un vēstnieks teica, es varot nākt tautas tērpā. Mēs bijām 70 viesi, es biju vienīgā, kas atnāca tautas tērpā. Un mēs apprecējamies pirms 7 gadiem Inčukalnu priedēs uz Valtera senču zemītes, brīvā dabā, zem priedēm un bērziem. Mūs laulāja mācītājs Klaus Bērziņš, kurš nu patās pirms dažām dienām aizgāja mūžībā. Un es biju tautas tērpā ar brūkleņu buķetīti, ko es turpatās kokos krūmos salasīju. Jā, tas mans tautas tērpa stāsts. Varētu stāstīt vēl šo un to, bet visā visumā mīļš paldies par to iespēju. Paldies, bet es vēl nesaku pavisam lielo paldies, tikai aicināšu jūs apsēsties. Un šis stāsts ir viens no tiem stāstiem, kas ir īstenībā ļoti maz aprakstīts biedrības mājaslapā. Tagad mēs dzirdējām daudz vairāk detaļās, bet tad es gribētu pievērst. Es gribētu pievērsties biedrībai, jo viens no iemesliem, kādēļ Ilze ir šeit, mēs gribējām parādīt, ka vispār ir tāda biedrība. Es gan domāju, ka jūs interesēties par tautstātiem, jūs droši vien esat pamanījuši darbus, ko biedrība dara. Un tāpēc gribēju sākumā pajautāt, kāpēc vispār vajadzēja šādu darbu uzsākt. No kā sākās šāda ideja, jo biedrība dokumentē tautstērpu stāstus ļoti līdzīgi, kā mēs šajā izstādē par ārzemju latviešu tērpiem, tā vienkārši vispār latviešu privāti īpašumā esošu tautstērpu stāstus. Kāpēc tas ir svarīgi un kā tā doma radās? Viss šis jāmpadarats, kā es saku, sākās 2015. gada rudenī. Kāpēc? Es visu mūžu esmu dziedājusi koros, gan uz Mežaparka lielās estrādes esot, ieraugot šos miljonus, teikšu godīgi miljonus ziedu vainagdziņus. Un tā bija tā pirmā doma, tie ziedu vainagdziņi. Bet kāpēc tā doma radās tāda, kad es biju līdz tam redzējusi, kad ir fotografēti kolektīvi, kori, deju kolektīvi, tajos kolektīvu tautas tērpos. Bet līdz tam brīdim es nebiju redzējusi fotografētus fotografijās atspogļotus individuālos, personīgos tautas tērpus. Un tad man radās doma, ka es varētu safotografēt 12 latviešu sievietes savos personīgajos tautas tērpos ar ziedu vainagdziņu galvā, Latvijas dabā, un uztaisīt kalendāru saviem tuvākajiem. Nu labi, sākās viss ar to, ka es uzrunāju divas savas bērnības draudzenes, kurām es zināju, ka ir tautas tērpi. Šie tautas tērpi arī ir ar stāstu, kas ir ceļojis tautas tērpu šurp turp pasauli un atgriezies Latvijā. Sākās viss ar šīm divām meitenēm, Ingu un Unu. Un tad bija vēl viens, un tad es domāju tā, kuras tagad tās 12 dabūšu. Bet tad, kad jau gāja uz to 10, tad jau sākās vēl viens, otrs, trešais, man arī ir. Tad vienkārši bija tā, ka bija 25 sievietes jau safotografētas, un tad mēs izdomājām ar Gintu kopā uztaisīt izstādi Bauskas tautas namā. Par cik es biju Bauskas tautas tajā fotostudijā, tad domāju, Bauskā. Jā, uztaisījām izstādi ar 25 tautas tērpu stāstiem. Bija fotogrāfijas, bija stāsts par šo tautas tērpu, kā viņš radies, kāpēc un kas ir svarīgs. Un bija Dācis Sadakas dzejolis, kas tapa skatoties fotogrāfiju un lasot šo stāstu. Tātad katrai šī no 25 meitenēm bija savs dzejolis veltīts tieši viņai. Tajā brīdī, kad šīs izstādes atklāšanā mēs bijām visas kopā tautas tērpos sanākušas, pēkšņi zālē ienāca Stalts kungs, Raits Ābelnieks savā piebādzēna tautas tērpā. Latvijas ģimnāzijas vēstures skolotājs. Jā, ar savu kundzi Ligitu Zemgales tērpā blakām
Un tad mums tā, bet taču tiem latviešu vīriešiem arī ir tautas tērpi. Un pavisam skaisti. Nu, lūk, un tad mēs sapratām, ka ir jāturpina arī ne tikai sieviešu tautas tērpu stāsti, bet arī vīriešu, bērnu, ģimeņu. Šis viss gāja, bet tajā brīdī kalendārs vēl nebija izdots. Šis viss process notika, tad es uzrunāju vienu, otru, trešo, meklēju lielvārdus tautas tērpu, atsaucās man Evita, kura man labā roka biedrībā. Viņa teica, zini, man skapī ir lielvārdas tērps, nu paņem sapfotografē. Es teicu, kā tad? Velc mugurā un braucam fotografēties. Tā es arī Evitu ievilku visā šajā burbulī, jo līdz tam viņi nezināja neko par tautas tērpiem. Lūk, nu jā, un tajā brīdī, kad bija jau 50, 60, mēs ar Gintu izdomājām, ne, jāties grāmata. Nu labi, grāmatā cik liekam tās stāstus? Nu labi, 100. Tad, kad bija safotografēti 97, Facebookā, protams, mēs ierakstījām konkursu uz 3 brīvajām vietām šai grāmatā. Kā jums šķiet, cik pieteicās? Vēl 97. Nē, tik daudz nebija, bija kaut kādi 11. Un tad mēs sapratām, nu, bet tie stāsti ir vienkārši fantastiski, nu, viņus nevar nekur atstāt tā. Labi, par cik ir 12 mēneši gadā, liekam 120 stāstus. Nu, labi, liekam 120 stāstus. Ir 119, 120. stāsts mums ir īpaši padomā, kuram es gatavojos pusgadu, lai pazvanītu. Otrs pusgads pagāja, lai saskaņotu fotografēšanās vietu un laiku. Nu, kā jūs varbūt varat nojaust, šis ir īpašais stāsts, ir Vairas Vītas Freibergas stāsts. Gads pagāja, kamēr es šo stāstu fotografijās pierakstīju. Un tad jau šajā visā procesā, protams, jā, bija ziedu vainadziņa. Kāpēc ziedu vainadziņa? Ziedu vainadziņa drīkst likt galvā. Sieva, meita, vasarā, vienalga, drīkst likt galvā. Protams, šajā laikā mums ļoti daudz pārmeta par to, sievas tur ar ziedu vainadziņiem, ko jūs tur vispār iedomājaties. Bet ļoti daudz vainadziņus es biju pati taisījusi, darinājusi. Un arī Vairai es taisīju vainadziņu pati, no tā, kas man ir dārzā. Tur bija mārpuķītes, panātrītes, pīlāģu lapiņas, vēl tur dažādi ziediņi. Bet bija tāds noteikums, ka viņi fotografēšoties savā nīcas sievas cepurē. Un vainadziņu kā simbolu turēs rokās. Es teicu, jā, labi. Bet jūs saprotat, tā, ka man bija jābrauc uz Rīgu 5:00, jo 7:00 mums bija sarunāts tikšanās Vērmanas dārzā. Man zvanīja viņas sekretāra un teica, ziniet, Ilze, es domāju, tā, viss atceļās atkal. Tā bija 3. reize, kad mēs taisījāmies. Prezidente teica, ka viņi tomēr to vainadziņu liks galvā. Nu, es teicu, paldies vīram, ka viņš nebija zāli nopļāvis. Es aizgāju salasīt tālāk, piepinu lielāku vainadziņu, viss kārtībā. Un tajā brīdī, kad mēs bijām safotografējušies, un tajā brīdī, kad viņas sekretāri teica, nu labi, ņemat to vainadziņu nost, iesim mājās, prezidenta tā paskatījās, nē, man tas vainags patīk, es iešu ar visu. Un saprotat, viņa pacelta galvu, aizgāja lepni uz mājām ar manu pīto ziedu vainadziņu galvā. Un tajā brīdī es sapratu, jūs visi augstie korifeji, kas tur esat, runājiet, ko jūs gribat. Bet mēs esam ar šo vainadziņu stāstu un ar tautas tērpu stāstu tiešām trāpījuši 200. Un es patiešām biju tajā brīdī ļoti laimīga, ļoti priecīga. Un pēc 3 dienām tika nodota salikšanai grāmata. Es tiešām gaidīju tās pēdējās. Jā, patiešām tā arī bija. Lūk, tika nolikt salikšanai grāmata, jo, es teicu, taisīsim grāmatu rudenī. Man Ginta teica, nē, mums tā grāmata ir jāatbūt gatava vasaras salgriežos. Nu jā, tas ir nākošais stāsts. Kāpēc tapa biedrība? Lai vieglāk varētu izdot grāmatu, lai vieglāk, protams, dažādi dokumenti un viss cits pārējais, lai vienkāršāk būtu dažādas lietas darīt. Tas bija, tāpēc tapa biedrība, jā. Tas bija sākumā. Bet tajā brīdī, kad tapa grāmata, kalendārs arī vēl nebija izdots. Grāmatas atvēršanas svētki bija 2018. gada 20. jūnijā, vasaras salgriežos, dziesmu svētku laikā. Šeit, Gaismas pilī, mīļie, sapņojiet, sapņi piepildās, ticiet man. Es sapņoju, bet es domāju, kā Gaismas pilī, mūsu izstāde, grāmata, nekad, kas mūs tur laidīs? Bet sapņi piepildās. Un tajā 20. jūnijā šeit Gaismas pilī bija, vismaz 120, ja ne vairāk, tautu meitas un tautu dēli. Un sajūtas bija vienkārši fantastisks. Likās, ka tas jumts mums drusciņi paceļās tajā Gaismas pilī.
Lūk, un tās izstādes ar šiem stāstiem turpinājās pa visu Latviju. Un tad jau, 19. gadā tika izdots arī kalendārs. Tā katru gadu. Un tā katru gadu. Un tagad top jaunais kalendārs. Neteikšu, kāda būs tēma. Pirmā tēma mums bija rokas. Jā. Tad redzēs, kāda tēma būs šogad. Neteikšu neko, jo būs arī konkurss, kurā jūs varēsiet piedalīties, sekojot Facebook lapā Mans tautas tērps. Jā, un tapa biedrība. Sākumā mēs bijām dažas tikai biedrībā, tad jau pievienojās vairāk, un tad vienā brīdī mana tā laika labā roka Ginta pateica, viss viņai pietiek. Un tad es uzrunāju Evitu. Un Evita īstenībā viņa nevarēja atteikt, jo viņai bija vārdiena, un mēs tā svinējām maz drusciņu, un viņa nevarēja atteikt vienkārši. Viņa prasīja, kas man būs jādara. Es saku, zini, īsti jau nekas. Jā. Un tā mēs tur burbuļojam visas savā burbulī. Mēs patreiz biedrībā esam 26, ne tikai Latvijā, mums ir arī meitenes, kuras dzīvo Zviedrijā un pat Kanādā, jo patreiz jau viss ir iespējams, tā kā, protams, mums ir dažādas citas aktivitātes, ne tikai tieši tautas tērpi, mums ir dažādas, teiksim, mēs piedalāmies arī projektos, mēs piedalāmies arī, piemēram, Jāgavā bija mazākumtautību festivāls, kur mēs piedalījāmies ar radošām darbnīcām, jo visas mūsu meitenes ir ļoti radošas, ļoti darbīgas meistaras, kuras darina tautas tērpus. Un mums ir, protams, arī biedrības mājaslapā ir, teiksim, šī sadaļa meistari. Mums ļoti bieži zvana un prasa, vai mēs varam pasūtīt jums tautas tērpu. Mēs sakam, nē, mēs pašas nedarinām, mēs vienkārši jums varam iedot kontaktus, kur labāk, kur vienkāršāk, kur katrs ko darina. Tā kā, teiksim, ar to mēs, protams, varam palīdzēt, jā, tā kā tas arī viss saistās kopā. Jā, un tad, kas tad vēl mums tāds interesants ir? Jā, un tad es vēl varu palielīties, ka 2018. gadā es dabūju Latvijas lepnumu par šo visu putru, ko es ievārīju. Bet tas arī ir, sapņi piepildās, jo es visus gadus sēdēju pie televizora, skatījos šo skaisto pasākumu un domāju, ne, tā ābelīte taču ir tik smuka, un es taču arī tādu gribu. Jā, tagad es arī skatos uz savu ābelīti. Paldies visām meitenēm, jo bez viņām un bez šiem kungiem, kuri iesaistījās visā šajā projektā, nekas nebūtu. Jā, tad es vēl gribu piebilst, ka grāmatu mēs izdevām pašas, bez neviena sponsora, bez nevienas Eiropas naudas. Un visu šo lietu, ko es ievārīju, apbraucot 7 reizes apkārt Latvijai pa kontūru, tas arī ir viss mans sirdsdarbs. Jo es domāju, ka šo naudā nevar aprēķināt. Tas viss ir vienkārši, tas viss tā ir, tas viss tevi paceļ virs zemes, un tas viss ļauj dzīvot tālāk un sapņot un domāt un darīt. Un tad mēs iesākām tādu lietu, kā Mans tautas tērps pasaulē. Jā, biju Briselē, iepazinos ar Daci un vēl visām pārējām meitenēm, un īstenībā mēs esam daudz. Un jūs esat daudz, un jūs tur ņematies vienkārši ne pa jokam. Un šīs draudzības īstenībā ir pāraugušas mazliet citās pat dimensijās, ja, jo jebkurā brīdī es varu uzrakstīt vai piezvanīt jebkurai no meitenēm, ja kaut ko vajag, teiksim, sarunāt, aprunāties, izrunāties. Tāpat bijām arī Zviedrijā šos tautas tērpu stāstus vākt. Gribēju braukt uz Vāciju, un tad pēkšņi bija tā, man atnāk ar Baltiku, man bija jau biļets uz lidmašīnu uz Hamburgu nopirkts. Atnāk man ar Baltiku, kad reiz uz Hamburgu ir bišķīt pārcelts, bet no Hamburgas reiz ir atcelts. Es domāju, palikt Hamburgā, cik gadus? Tās, protams, arī neaizlidoju, jo visu nobremzēju šis briesmonis, kas mums te bija pārņēmis. Bet mēs turpinam lēnā garā vākt šos tautas tērpu stāstus, un gan jau arī pienāks brīdis, kā es saku, vienmēr viss notiek īstajā brīdī un laikā, kad arī būs grāmata Mans tautas tērps pasaulē. Bet šī grāmata Mans tautas tērps ir vēl biedrības krājumos, tā kā laipni lūgti dot mums ziņu. Es vispār padošu riņķi, ja kādu pašķirstīt, jo šodrīkst čirstīt, šī maz drusciņa cieta ūdens plūdos. Šodrīkst čirstīt, un grāmatu mēs sūtam arī ar Omniju vienalga kādā veidā, un grāmata ir nopērkama.
Un šie tautstērpu stāsti īstenībā ir tā, ka es viņus šeit tad pārlasu un atkal liekas no jauna, es visu to izdzīvoju. Varētu jau rakstīt otru grāmatu stāstu par stāstiem, par to, kā mēs fotografējāmies, kā mēs kaut kur braucām, kā mēs, teiksim, visu to filmu. Nu, jā, tas arī kaut kas ļoti interesants, jo, piemēram, Ieva tāda, viņai vajadzēja fotografēties ziemā vienīgajā dienā, kad ārā ir -16. Jā, bet viņai bija vajadzēja tajā brīdī. Mēs gājām pa ķemeru purvu laipu, un viņi iekāpa purvā, jo tur esot skaistāks skats. Viņi iekāpa līdz celim ūdenī, zābaks bija slapšs, piesmelts, un es saku, Ievējam atpakaļ. Ko traka? Jums priekšu. Tādi ir tautstērpu īpašnieki, jā. Ejam un darām, jā. Tāpat mums bijusī kultūras ministre Dats Melbārda. Tagad arī Briselē. Jā, Dats tikko bija Latvijā, starp citu, mēs bijām kopā Latvijas kultūras vēstnieku nometnē. Bet arī Dats bija sarunāts fotografēties 13. oktobrī, un ārā tāda migliņa, tāda raseņa, ne īsti lietus, ne nelietus, bet tāds slapšs. Un tagad arī viņas tā padalījās, viņa saka, vai te jūs, Dats, tagad iesiet fotografēties? Dats saka, kas ir? Kas tev traucē? Viņa saka, lietus? Viņa saka, mani netraucē lietus. Bildes sanāca ļoti skaists, jā, tieši tā, jo, kā mēs arī saņem, kad īstam tautstērpu nesētājiem laikapstākļi ir Tīpaši ir tādi vainagi. Jā, vainagi arī dažādi. Man gribās piebilst, jūs teicāt par to sapņu piepildās, man liekas, viņi arī piepildās tādēļ, ka tas ir kaut kādā mērā mūsu kopējais sapnis. Jā, tas ir. Es savukārt es nezinu, kad es pamanīju jūsu biedrību, bet man vairāk draugi ir fotografēti. Es nekad neuzdrošināju, ka man nav tik labi nokomplektēts darbs. Es visu laiku viņus priekškaut. Nav jau, es negribu. Tas ir nebeidzamais projekts. Tas ir nebeidzamais stāsts, jā. Jā, kad tās meitas paaugs, tas grābušķos, tad arī. Bet apskaužot viņas, domāju, ka šīs projekts ir tas, kas kaut kādā mērā atdzīvina tautstērpu ideju Latvijā, jo mēs no Ainas dzirdējām, ka tērpu valda dažādās situācijās, viņš ir civils. Mums ļoti bieži Latvijā tas ir kļūst tikai par koncertu tērpu. Un tieši mans tautstērps ir tas, kas atdzīvina to tautstērpu ideju, ka tā ir īsta, man piederoša, un tiešām nevis piederoša kā īpašuma tiesības, bet tiešām piederīga lieta un tāda dvēseliski svarīga. Tas, ko jūs sakat par to, ka neviens neatsakās pat negaisā fotografēties. Jā, un vēl es gribu tieši pie šī piebilst. Tad, kad es meklēju Ambrenes tērpu īpašnieci, tad man Facebookā uzrakstīja, ziniet, Bābu muzejā ir Ambrenes tautstērps, jūs varat aizbraukt to fotografēt. Es uzrakstīju, paldies, viss ir kārtībā, man nevajag tērpu, kurš stāv muzejā un krāj putekļus. Jums vajadzēja dzirdēt, ko es dabūju. Dzirdēt, izlasīt. Ko jūs iedomājaties? Muzeja darbinieki taču slauka putekļus katru dienu. Es saku, jā, jūs nesapratāt manu domu, kad man nevajag tērpu, kurš ir muzejā, man vajag tērpu, kurš dzīvo, kurš ir dzīvs, kuram ir stāsts. Ja? Jo, ja mēs tērpu, varam jau mēs to tērpu uzšūt, izgatavot, nolikt skapī, lai viņš stāv, bet tas tērps jau nedzīvos. Tērps jau ir dzīvs tikai tad, ja viņš tiek valkāts, ja viņš tiek nesāts un rādīts citam, ja? Jā, protams, mēs ar savu goda tērpu varbūt neiesim, teiksim, tur kartupeļus rakt, jā, bet ar savu goda tērpu mēs iesim godos, mēs iesim svētkos. Un arī viena no stāsta varonēm, kas ir Asnāta avotniece, tagad apgunsts Moižas saimniece, kā viņai tapa tērps. Viņām bija 6 latviešu meitenēm jābrauc uz Gruziju vēstniecībā, tur piedalīties kaut kādā pasākumā. Un viņas nevarēja saprast, ko lai viņas velk mugurā. Viņas nevarēja saprast, ko vilkt mugurā, lai neizceltos uz citu augstāk stāvošu amatpersonu fona. Un tad viņas izdomāja, ka viņas vilks tautstērpu. Jo tautstērpā viņas būs savā līmenī, savā vietā. Un tā kā tas ir pilnīgi un vienkārši tas ir latviešiem, tas ir tāda vērtība, jo ja mēs ejam kaut kur uz kaut kādu svinīgu pieņemšanu, svinīgu pasākumu, mēs sazvākam savu tautstērpu. Mums vairāk nevienu citu nevajag. Jā, tā kā tā tas arī ir. To esmu darījusi. Jā. Prezidents Egils Levits, visos savos ielūgumos, pateicoties Valteram, mēs tādu saņēmām, bija pierakstīts vai nu vakartērps, jeb kas. Un turpat blakus, jeb apakšā bija tautstērps. Jā. Un tā bija tā pareizā reize. Arī operā. Es uz operu, piemēram, esam šad un tad, tagad, Covid laikā jau uz melnas kleitas, kas ir, ja?
uzlikušo bilbēnu. Protams, cilvēki groza galvas un skatās, ja? Bet es domāju, mājās aizejot noteikti nopriecājās, ka kādam ir drosme. Tieši tā. Tas prasa drusku. Tieši tā arī. Un otrs vēl, ko es gribēju piebilst, un te arī bija runa, kad Aija teica, kad nu varbūt citi tur pārmet, ka kaut kas ne tā vai vēl kaut kā, tautas starpā nav nekā nepareiza. Vienīgais, mums ir jāzina un jāmāk pamatot, kāpēc. Kāpēc tas ir tieši tā, kā tas ir. Protams, nebūtu pareizi salikt kopā arheoloģiju ar etnogrāfiju, jo tie ir tomēr gadsimtu starpa. Bet, teiksim, tā kā Ligitai viņai ir zemgales tērps un vīrs, kurš ir no Vidzemes, viņai bija uzdāvinājis Vidzemes sakti. Viņa ir viņu pielikusi pie sava zemgales krekla. Un tur nav nekā nepareiza. Jo viņa zina, kāpēc tas ir tā. Ja? Un ja kāda meita aizprecās, teiksim, no Kurzemes uz Latgali vai uz Vidzemi un paņem līdz kaut kur pie kaut ko pie sava tērpa, tas nav nekas nepareizi, tikai tas ir jāzina pamatot, kāpēc tas ir tā, un tieši tā tas ir. Tā kā... Es te nevaru neko oponēt, ja tieši manas domas, bet es vēl gribēju Dacei pajautāt, sākot ar meitām, jo meitas laikam vienmēr, arī mūsu nometņu stāstos arī tas ir ļoti bieži gadījums, kad vispirms meitām šoju pēc tam sev un vīri paši pēdējos. Bet es gribēju jautāt par to, kāpēc ir svarīgi, lai tas tērps būtu. Nu, es saprotu, jā, ka gadījums nosaka, kurā brīdī viņi uzšuj, jo tagad ir tā reālā vajadzība. Kāpēc vispār ir svarīgi, lai tas tautas tērps maniem bērniem ir? Vispār tad, kad mēs braucām uz Beļģiju, tad mana pārliecība bija, man ir jābūt tam, kas notur manos bērnos latviskumu, lai viņi nepaliek par kārklu Beļģiem, par kārklu Angļiem, par vēl kaut ko. Pagaidām visi 4 mani bērni runā latviski. Tiesa, viens puika domā angliski. Pats jaunākais? Nē, pats jaunākais nē. Pat jaunākais nevarēja saprast, vai domā angliski vai latviski. Mēs tieši par šo šurp braucot runājām. Un tautas tērps manām meitām vienmēr ir bijis svētku tērps. Arī skolas izlaidumā viņas bija tautas tērpā. Kad citām meitenēm bija vakartērpi, tad manām meitenēm bija tautas tērpi. Lielai meitai tas pagāja mazāk pamanīts. Mazā meita saņēma ļoti daudz komplimentus par savu izskatu, par to, ka viņa ar to lepojas. Lielais puika pagaidām nav pierunājums tautas tērpu vilkt. Šim nav izvēles, viņš jau no bērna kājas, no 3 gadu vecuma dejo tautas dejas, tur bez tautas tērpa nekā. Bet pagaidām tāda ļoti, ļoti vienkāršota versija, kā jau bērniem pienākas. Ilze, un kā ir apkopojot šos daudzos stāstus, kāda ir tā kopējā noskaņa, kāpēc cilvēkiem ir svarīgs tērps, ko viņi paši saka savos stāstos? Un kāpēc ir svarīgs? Kā es vienmēr esmu teikusi, tad mēs augam no saknēm, tāpat kā koki, lai savus zarus varētu pret debesīm sliet. Un tieši tāpēc es domāju, ka cilvēkiem ir ļoti svarīgi savas saknes apzināties, godā turēt un, teiksim, savu senču mantojumu arī saglabāt un nodot nākamajām paudzēm. Tas ir varbūt Latvijā vairāk. Ārlatviešiem ir ļoti svarīga šī saikne ar Latviju. Un tautas tērps ir viena no tām lietām, kas viņus saista ar Latviju. Man tā vismaz liekas. Viena no tām lietām. Un te pašā laikā es arī ļoti priecājos, ka man lielā meita ir pārņēmusi tautas tērpu darināšanu, ka mēs ar viņu kopā šujam gan bruņčus, gan kreklus, ka viņa izšuvusi ir sev Alsungas tērpu, un viņai tagad skapī šobrīd ir 3 tautas tērpi. Brisele ar to izceļas, ka ir, manuprāt, Andrei Baltmanei top 7. Manuprāt, tā. Tomēr tas bija jauni nosaukt. Ieva jau arī kaut ko darina. Ieva nespēja no Kurzemes. Tā kā zināms, ka Nīcas tāds vienkāršāks projekts, tad tagad bārtu vajag. Arī ļoti maz darba. Pāris gadiem. Top, jā. Brisele izceļas. Un arī Briselē sievas iet uz darbu
nu vismaz 2 iet tautas tērpa brunčos uz darbu birojā, un kāpēc ne? Un to attieksmi pret tautas tērpu var redzēt. Tad, kad paņem to audumu rokā, vai viņš jau ir sašūts vai nav, tad tā paglāst to audumu. Un pēc šīs kustības viss ir nolasāms. Un arī saņem komplimentus no cittautiešiem, viennozīmīgi. Ir ļoti, Beļģija ir bābeli. Pateikt, kas nav sastopams Beļģijā, ir grūti. Un tad, kad ir Eiropas diena, kas ir 8. maisi, kad katra valsts stāsta par sevi, tad Slovāki lielās ar saviem tautas tērpiem sakārdināja. Nopirku grāmatu par slovāku tautas tērpiem, uzšķiru lapusi un precīzi bērnam Alsungas jaciņu mugurā. Tad ir skaidrs, ka tie ceļi Eiropā ir krustojušies. Tad aizējam pie rumāņu stenda, skatāmies, kā tad tas ir, un rumānis sāk stāstīt, ka arī viņiem katrā novadā, katrā ciemā ir bijis, un ka viņi ar to vēl joprojām lepojas. Tas viss ir. Brīnišķīgi. Mēs tev nonākuši pie secinājuma, ka tā ir tāda Eiropas kopējā vērtība, mūsu mantojums. Es auditorijai gribētu tagad atvērt iespēju jautājumiem vai replikām, jo šeit mums ir ļoti dažādi dalībnieki klausītāju vidū, kas paši ir meistari un paši ir dažādi tērpa īpašnieki. Vai kāds gribētu kaut ko piebilst vai pajautāt? Man ļoti spīd acīs, un tāpēc es kārtīgi neredzu. Tu man rādīs mikrofonu? Nē, visi sēž. Nē, ir kaut kas. Ai, par krēlēm. Piedodiet, to ir pierakstīts, ka es pateikšu pāris vārdus par tām. Tās ir Zemgals krēles. Man bija krustmāte, viņa arī kā bēgli nonāca Vācijā un pēc tam Amerikā dzīvoja Sietlā. Aizgāja mūžībā pirms dažiem gadiem, 102 gadu vecumā. Viņa man uz Minsteri atsūtīja kā krustmeitai, jo viņa zināja, ka man ir Zemgals tautas tērps tapis. Atsūtījušies krēles, tā bija mana lielākā dāmāda, ko es esmu jebkad no savas krustmātes saņēmusi. Viņa zināja, kad Berta Slavinska, tā invalīde, man gatavoja tautas tērpu, ja ir sagatavoja, ir gatavojusi villaini un kreklu un jostu. Un šī pati Berta Slavinska no Dienvidvācijas gatavoja tautas tērpu daļas arī vīriešiem, cilvēkiem visā pasaulē. Ja kāds viņā aizrakstīja, tad viņa ne jau uzreiz sēdādam virtuvē starp 2 krēsliem, kā es teicu, un auzdam jostas. Bet Berta Slavinska gatavoja arī citiem ārzemēs, kuri lūdza viņai kaut ko pagatavot. Un viņa to arī, es domāju, gandrīz vai visu izdarīja. Viņai nebija lielās stelles. Manai krustmātei bija viņas mājiņā, bija latviešu grāmatu galds, kur pārdeva Valdemāra Kākliņa grāmatas droši, esmu pārliecināta, un arī latviskos izstrādājumus. Mana krustmāte apzināja pasaulē, vēstules rakstot, nebija ne telefoni, ne kaut kas tāds, kas mums ir pieejams. Bet krustmāte arī vārdā Aija apzināja latviešu rokdarbnieces, jeb daļamatnieces un zināja, tas gatavo to, tā gatavo to. Tādā veidā viņai acīm redzot, kāds bija pagatavojis krustmātei krelles, un es pie viņām nonācu. Es nemaz nezināju, ka man tāda laime tiks, bet tika. Skaista atmiņa. Bet arī Bertai Slavinskai ir liela nopelna, ka krustmātei bija iespēja ko piedāvāt citiem. Un tas viss notika pasta ceļā, ar paciņām, ar vēstulēm. Tas ir sudrabs. Un man arī 2 bumbiņas ir kā Oskari. Bet tas laikam nav latviski. Es domāju, ka šī ir otra lieta, par ko mēs šeit sēžot varam vienoties, par to, ka nav tā nepareizā, ka ir stāsts, un tas stāsts ir tieši tā sakne, kas sniedz dziļumā, un viņu nocirst būtu vienkārši muļķīgi. Pašiem sevi atcirst no tām savām saknēm. Ja jūs neuzdodat vairāk jautājumu, es tad drusku sajūsmināti sēžu, un man noslēgumā gribās teikt, cik lieliski
ka par spīti badam un salam, par spīti okupācijai, karam un visam, kas ir mūsu tautai un valstī gājis pāri, mums ir iespēja sēdēt šeit visām kopā ar ļoti dažādiem likteņiem un dalīties ar šo vienu lielisko kopīgo vērtību. Un es to saku tagad ar pilnīgu pārliecību, ka tas nepazudīs. Tas tāds galotnes. Divas vārdas. Runa ir par 88. gadu, kad Kautsmīnas direktrise Kulitānes kundze svinēja 100 gadu jubileju. Man bija tā laime, vienkārši Piedolas padomē būt sabiedriskā kārtā, un Imants Ziedonis sūtīja savu sveicienu. Un Ērgļos ir Kautsmīnas tautas tērps. Šeit cilvēks ir Dakteris Braķis mamma, kura dzīvusi 1916. gadā, kad viņai ir pilngadība. Tad viņai mamma prasa, nav ļoti turīgi cilvēki, jo tēvs jau ir aizgājis aizsaulē, bet prasa, ko tu gribi dāvanā? Kautsmīnas tautas tērpu vai ozols koka skapu? Un, piedodiet, man ir kādreiz dizaina studenti, un es ar to sāku savu lekciju. Viņa izvēlās tautas tērpu. Nu, tā tas ozols koka skapus derētu labāk, un abas tās lietas maksā 100 lapus. Nav maz. Un šis Kautsmīnas tautas tērps ir arī tagad Ērgļos, vai ne? Blūza jau ir dikti palietota, bet man Līvānos Maija Kulakova teica, ka varētu to lietu restaurēt arī. Bet tātad 88. gads direktrisei, Kautsmīnas direktrisei ir 100 gadu jubileja, un es palūdzu šo tautas tērpu iedot, man arī tā laimi bijusi, vai ne? Un tātad ejot apsveikt, kur viņai apkārt bija Kautsmīndietes, jo kultūras fondā ļoti rosināja šīs dāmas, kuras jau, nu, jādomā, ir aizsaulē droši vien šodien gados, tā teikt, lielām pieredzēm dāmas gāja kopā, un, nu, es tur nebiju klāta, vai ne, bet, tā teikt, savās sarunās un kultivācijā, nu, kā saka, veicināšanā kaut ko darīja. Bet, nu, tā sajūta bija vienreizīgi, tā kā Ērgļos tas tērps ir, un katrā ziņā šī meita, Dr. Braķe, ir to lietojis vidusskolā, koklis spēlējot un tā tālāk, bet, nu, nevairs šodien viņai pašai 2 brīnišķīgi dēli. Bet šī direktrise tā sajūta, ja es drīkstu būt privāta, tā sajūta iet viņas priekšā, un, nu, es nevaru, tad ir sudrabā kaltas dzintara pogas, vai ne, kas te ir liela vērtība, bet tā arī ir liela vērtība, vai ne, ejot priekšā un sakot, ka es nāku pie jums ar jūsu tērpu. Nu, tas bija vienreizēji, vai neko ne man jums teikt, bet tātad 88. gads, kas tika kultivēts, un arī, kā jūs zināt, Šmita kundze, laikam, Britos Anglijā ir tā grāmatnieka par Kautsmīnu izdot, kur ir Kautsmīndē nav tikai tautas tērpi, nu, ne tūmā, vai ne, bet akcents vai uzsvars ir ļoti. Nu, tas tā kā 100 lati, un izvēlējās tautas tērpi. Es nešaubos, ka mūsdienās meitenes arī tā izvēlēs. Paldies! Es domāju, ka jā, ka īstenībā Latvijā droši vien ir diezgan daudz tērpu, par kuriem mēs nezinām tādā nozīmē, ka publiskā telpā šie stāsti nav izgājuši, vai arī kuri ir nu, tā kā atdalījušies no saviem stāstiem, jo reizēm jau tā notiek, ka nav mantinieku, tērps nonāk kaut kur tālāk, un es visus mudinu pētīt, jo tam līdzīgi tā kā nospodrinot saktu, tas tērps uzmets citā gaismā, kad viņam tas stāsts ir zināms. Tieši tā. Tieši tā. Un katram, Un es tā domāju, vērtība. katru tērpu ir stāsts. Jā. Kaut nu mēs Ja vairs zinām. katrs rots, vai ne? Ir autors, un ir Jā. valkātājs, un ir piedzīvotājs. Tā ir. Nu, paldies jums liels, paldies visiem klausītājiem. Un nākamais pasākums mums ir nākamajā trešdienā, jo izstādē ir vēl tikai nedēļa palikusi, un nākamā trešdiena būs saruna ar jautājumu, cik tālu ir par tālu, jo arī šeit mums izskanēja visu laiku par nepareizību jautājums, tad kur ir tā robeža, kur nedrīkst pārkāpt. Man šķiet, ka katrs to robežu velk pats, un tieši to būs interesanti dzirdēt, kā dažādi cilvēki to skatās. Un biedrība Mans tautas tērps būs viena no uzaicinātajiem runātājiem. Tā kā aicinu visus nākamā trešdienā arī uz šejienes. Paldies!